turpinam planētas sporta projektu. Kopš iepriekšējās reizes pagājis labs laiciņš, mēnesis būs noteikti. Tātad, principā, visu to laiku viņš nostāvēja, gatavoja detaļas, likšanai virsū. Tātad, ko es sagatavoju? Tādu stūre. Iepriekšējā reizē, kā es rādīju, stūre bija sliktā stāvoklī. Es labi nevaru atrast. Šo stūri sadeva pārkromēt. Tad man vajadzēja krievu variantu stūri ar vītni. Viss labi, smuka viss sanācis. Tātad pultis. Pultis arī visus pārjaucu. Visus sasmērēju, visus slēžus pārbaudīju, testeri, viss strādā. Pa pultiem runājot, 79. gads viņam ir jābūt šādām pultīm. Bet var arī nopirkt tādas pultis, kas ir ķīniešu izpildījumā pilnībā. Viņas vizuāli tieši tādas pašas, bet savstarpējumi iekšas nav aizvietojams. Man arī tāds bija, es mēģināju pārlikt slēdzīšus, tur vēl kaut ko nesanāca. Nācās, principā, visu veco atjaunot. Viņas ir tādas pašas, tikai viņam nav apakšā marķējums ižu. Te nav tur viņam uzraksta. Tā kā, ja kādam tas ir svarīgi, tad vajag atjaunot vecās. Ja nē, tad var likt ķīnieši, viņas strādā. Tad ķēde jauna. Fāru turētāji. Fāru turētājs arī mainīšu, tos arī šos pats krāsoju. Fāru turētājs mainu, tāpēc, kad es no sākuma biju uzlicis ar atstarotāju. Un 79. gadam nav viņiem te jābūt. Tas ir viens. Otrs, es viņus pietaupīšu citam projektam. Viņus kā varētu atstāt, bet viņiem te nav jābūt. Tas ir viens un viņus grūti dabūt. Orģinālos, šitie ir orģinālie. Toreiz redzēt, vai ne? Nevar redzēt, tur Stanley rakstīts. Tā kā tos nomainīšu, stūri nomainīšu. Pa kurbulim arī bija liela problēma. Kā es pirms tam stāstīju, kurbulis jau uzliku. Tur bija norauta vītne šitajā detaļā, skrūvi, kas savāk. Ar ļoti lielām mokām es viņu izurbu, ar ļoti lielām mokām, un vēl lielākām mokām es tur iegriezu vītni. Viņa ir rūdīta, ļoti cieta, un liekas tikpat cieta kā urbis, vītņu urbis. Ļoti grūti gāja. Īsāk sakot, es viņu izurbu, iegriezu vītni, iegriezu 11,2 speciāli tādu, jo var nopirkt remonta buksi ar iekšējo un ārējo vītni priekš kvēlsveču, automašīnas kvēlsveču remontam, ja gadījumā galvā noraujās vītni, ko skrūvēs kvēlsveču, tad ieskrūvēs speciāli tādu buksi ar iekšējo ārējo vītni, un vītni ir atjaunojama. Tādas nopirku, Vurcā var nopirkt, un tādas ieskrūvēju, un viss strādāja. Bet man bija problēma ar kurbuli, kad tagad es to novērsu, kad viņš nāk līdz malai, sitās pret bardačoku. Tagad ir atstarp. Un sanāk, es viņu tur 10 reizes ņēmu nost virsū, kamēr tur piedzinu un tā tālāk. Un man tā vītne, kas tajā buksē neizturēja, norāvās. Man nācās viņu atkal skrūvēt ārā un likt jaunu iekšā. Tas viss ir normāli, laikam, čakars tāds. Un tad vēl, kas liek pēsu kopā, tā kā kurbulis iet uz leju, man bija problēma, kad sanāk, viņš ķērās pret šitā skrūve, ķerās pret sanāk, bremzes, to sviriņu.
to jau es viņu biju uzlicis pirms tam, visu biju noregulējis. Tagad es viņu palaidu uz priekšu, lai viņš neķerās. Pirms tam viņa man stāvēja te kaut kur apmēram. Un tāpēc viņš tā skrūve ķerās pret viņu. Sanāca, man viņu vajadzēja palaist uz priekšu. Līdz ar to man bija jānoņem šitā svira un arī jāpabīd uz priekšu, lai viss gājiens aiziet. Bet viņu noņemt ir pirmkārt grūti atskrot šito skruvi un dabūt virsū pēc tam uz šitās asas, jo tā asa ir, viņa tur iekšā nekas netur, viņa vienkārši pa lotkas izpleš. Un tagad viņa malc virsū, viņa iet iekšā. Tādas nianses, kas, kur it kā katru dienu to nedara, nevar paredzēt. Tad vēl bija problēma ar kāpsli. It kā uzlika izpūtē, viss bija, domāju, kas tur kāpsli pieskarot. Izrādās kāpslis sitās klāt pret izpūtēju. No sākuma nevarēja saprast, domāju, līkums nepareizs, kaut kāds saliekts vai kas. Liku citu līkumu, jau kad visu bija salicis, visu atkal jauc ārā, liku citu līkumu. Šeit skatījos, varbūt tur kaut kas ir saliekts, tur viss kārtībā. Īsāk sakot, nevarēju uzlikt kāpsli ne par ko. Tad beigās es nedaudz pavīlēju šitos caurumus, pašā flancī nedaudz. Un sanāk, tas pats tas līkums, tad viss pagāja uz šejieni un drusku atbrīvās vietu, bet ar to nepietika. Ja ordināli skatās, tad šeit ir tāda ordināli jābūt izpūtējā tāda iedobē, kā bukte. Viņam rūpnīca jau nāk. Viena nāk šeit, otra nāk viņam šeit. Iekšpus viņas nevar redzēt. Tas izpūtējs ir mūsdienu ražojums. Polijā viņas ražo. Un tā bukte bija pa seklu. Viņa traucēja kāpslim. To es nedaudz gumijas āmuru iedauzīju dziļāku. Viņu tur nevar redzēt. Ja tur jābūt drusku saklāk, viss tad sāk strādāt. Principā, pie viena mēzgla var nočakarēties diezgan ilgi. Akaļ gušku vajadzēja pārregulēt. Labi, tas ir kā sīkums, bet vienalga, tu it kā visu saliec, tad liec tālāk, saprot, ka tur ir problēma. Koroči, jauc to visu atpakaļ. Tā kā viens solis priekš, 2 atpakaļ, bet pie restaurācijas tas ir normāli. Tad šodien man ir plānā salikt stūri, visām ručkām fāru turētājus, pavarotņikus, ķēdi uzlikt. Tā, pa lielam. Spāns man vēl nav gatavs. Un vajadzētu tuvākajās dienās viņu iedarbināt, pārbaudīt. Tā kaut kā.